no tā vispārīga varbūt, jā. Politiķis pamatā ir ievēlējis sabiedrību, to vajag atcerēties, jā. Tas ir tomēr tas izejas punkts, jā. Nu, to, ka tie ir cilvēki ar dažādām pasaules pieredzēm un dažādām domām, tā situācija ir, diemžēl, jā. Nu, lielums no jums būs drīz tajā situācijā, ka varēs viņus aizstāt. Nu, tad tās iespējas ir. Bet tā, par tiem, ko te runāja, es tāds pavisam īsts, viegls, varbūt komentārs. Par pagātnes aizspriedumiem, jā, viņus nevar novērtēt pa zemu. Un nedrīkst aizmirst, jo tālāk tas notikums jau vairāk ir aktīvi, tā notikuma griezējas priekš un tās arvien agresīvāks tās metodas parādās. Man tas radīja, teiksim, īrijā izbrīnu tagad, ja? Ka tos īrus, kas būdami Lielbritānijas sastāvā karoja Pirmajā pasaules karā īrijas pusē, viņi uzskata par ienaidniekiem, un tas naids tikai aug. Ja, tāpēc to tā pa zemu novērtēt nevar un uzskatīt, ka izmirst tā paudze un tas pazudīs. Diemžēl Latvijā tā situācija, kāpēc es sāku to procesu, jo tieši ar tiem cilvēkiem, kas bija cietuši visvairāk, nāk līdz ļoti nedaudz, bet ļoti agresīvi cilvēki, kas to pagriež pavisam citādā plāksnē un redz savu platformu, kā iet uz priekšu, un tā platforma ir draudīga. Tāpēc to tā nevajadzētu novērtēt. Par kvalitatīvu vēstures mācību, jā, bija tāds jautājums. Es domāju, ka tā vēsture vienalga nekad īsti precīzi nebūs. To vajag atcerēties. Un tur tomēr visām lietām, tur cilvēki vien dara, tas ir citam darbs, citam pasūtījums, un tur tomēr uz katru to lietu jāskatās, teiksim, ar prātu. Un trešais, ko es domāju, pamats, jā, vismaz man tā pieredze rāda, un klausoties arī jūs šodien, ka nav runa par nedomājošiem vai nesaprotošiem jauniešiem. Jautājums, kā katrs izrāda to savu attieksmi, jā. Es domāju, ka tomēr tā jaunatnes spēja ir nesalīdzinām augstāka kā visiem pirms jums, jā. Vērtēt jau situāciju un vērtēt jau ne jau no 18, vērtēt jau no bērndāras beigām, jau ir ļoti tāds domāšanas līmenis, ka tas man pārsteidz, ja, tāpēc to nevajadzētu tā teikt, kad ir, nesaprot, ko viņi dara, jautājums, kā viņi reaģē tikai. Un tāpēc, izējot no tā, man liekas, ja tas nebūtu daudz un muļķīgi prasīts no visiem šodienas klātesošiem, es labprāt redzētu kaut kādu reakciju uz šodienas šo te tematu, uz šodienas saturu un jūs domām tiešām par nākotni. Ja? Es jums varu apsolīt, es visus izlasīšu personīgi un mēģināšu kaut ko savilkt no tā kopā, protams, neminot nekad kādu personīgi. Ja? Ka tas man tas vienkārši vajadzīgs, it sevišķi starptautiski aizstāvoties, jo tomēr tas redz no kaut kādām virspusējām tām situācijām, un tas rada tādu, nobīdi daudzās domās par mums, un tas šausmīgi kropļo mūsu nākotni un nākotnes iespējas. Šeit tik pieminēts viens politiķis, ja? Viņš tādas, bet viņš to domā nopietni, viņš domā labi, ja? Viņš tādas cenšas praktiskās lietas bīdīt, ja? Kas pēc man uzskata izraisīs katastrofu ne tikai pie mums, bet citur arī, ja? Un tas notiek visur, ja? Kas ir politiķi pamatā? Tomēr aktīvākie. Bet aktīvais nevienmēr nenozīmē tas, gudrākais. Kā no nīšķis ir, kad tas lielais un nāk tomēr ar klusiem spārniem, bez trokšņa, ja? Jā, un kur ir liels troksnis, tur parasti ir tikai tukšums. Bet tas jau ir atkal mārketings, ja? Tu jau vari darīt, jo tas dumāk izklausās, jo tu arī kaut kā negatīvi tu vari dabūt augstu atpazīstamību, kas arī ir vajadzīgs. Tāpēc tur tās lietas uz visām un uz visiem cilvēkiem tomēr vajag tā arī izmantot to toleranci, viņus vērtējot. Protams,
ne visiem viņi ir. Nu,